Cik bieži jūs ikdienas darba dēļ atstājat novārtā savu iespēju izglītoties? Lai gan interneta tehnoloģijas taču ir tik ērti izmantot mācībām. Var iegūt izglītību arī nesteidzoties katru dienu uz augstskolu, īpaši, ja atrodaties ārzemju komandējumos, nedzīvojat Rīgā, vai jūs nevēlaties mainīt savu ierasto darba grafiku. Studiju procesā galvenais ir rezultāts. Nav svarīgi, kur students ir atradies mācību procesa laikā, līdztekus interneta attīstībai ar vien lielāku nozīmi tiek pievērsta tālmācības studijām. Progresīvās augstskolas aktīvi izmanto modernās informācijas tehnoloģijas, bet apmācības augstākā pilotāža ir studiju pasniegšana tālmācības formā, jeb e-studijas. Augstskolā EIHSEB e-studijas ir organizētas tādā veidā, ka sekmīgi apgūt studiju vielu tālmācībā var pat nepieredzējis datora lietotājs. Katram cilvēkam piemīt savas individuālās spējas. Vienam ir nepieciešams ilgāks laiks jautājumu apzināšanai, cits ir pieredzis mācīties patstāvīgi, iedziļinoties visos sīkumos, bet trešajam nepieciešama precīzi pasniedzēja norādījumi. Tālmācība ir ērtākais studiju veids tieši jums. Tālmācībai tādā ziņā ir pozitīvi tas, ka tiek ietaupīts laiks, un ja tev ir konkrēts jautājums, tu viņu uzdod un pasniedzējs atbild tieši tev. Nav jāsēž jāpavada laiks, tomēr pasniedzējs atbild uz jautājumu citiem, varbūt uz tādiem jautājumiem, kas tev ir skaidri. Studijas ir ciklisks un kumulatīvs process, kura gaitā students pastāvīgi atjauno un paplašina savas zināšanas. Studiju mērķis – mainīt studenta domāšanas veidu tā, lai viņš spētu rīkoties aizvien sekmīgāk, un mēs cenšamies padarīt šo procesu elastīgāku un interesantāku. Tālmācības studiju rezultāts būtiski neatšķirās no studijām dienas, vakara vai neklātienes nodaļās. Mainās tikai informācijas pasniegšanas veids. Jūs varat piekļūt jebkurā laikā gan mācību materiāliem, gan arī video lekcijām. Tādēļ jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt mācības un atsākt tās sev pieņemamākā laikā. Tālmācības studijas tiešām ir ļoti ērts studiju veids, jo pats svarīgākais ir rezultāts, nevis tas, kur students ir atradies apmācību procesā. Tālmācība dod iespēju studentam apvienot savu pamatnodarbi, ja tas, pieņemsim, kaut kāds pamatdarbs, ja, ar mācībām. Tad no vienas puses viņš var strādāt, pilnveidoties profesionāli, un otras puses viņš var mācīties. Ja, un pats brīvi plānot savu personīgo laiku.